Dāvā stipro skrējiens 2 un SMS kredīt LB. Labs vakars Latvijas neatkarīgās televīzijas spēcīgākajiem skatītājiem, un šovakar kopā ar jums atkal spēcīgākie raidījuma vadītāji Raimonds Bergmanis un Armands Simpsons. Nu ko, mēs esam noskaidrojuši pirms nedēļas Latvijas spēcīgāko spēkvīru, bet mēs neesam noskaidrojuši vēl Latvijas spēcīgākos pārus spēkvīriem. Jā, un jums šoreiz būs tāda iespēja redzēt, kā tad viņi sadalījās, kurš izvēlējās sev partneri, un mēs uzzināsim jaunos 2010. gada spēcīgākos pārus Latvijā. Nu ko, vēlreiz atgādinām, ka tieši pirms nedēļas mēs uzzinājām visi skatoties mūsu pārraidi, ka par spēcīgāko spēkvīru Latvijā 2010. gadā kļuva Ārtis Plīvda. Kuri būs pāri, par to raidījumu gaitā. Bet, nu lūk, arī vingrinājumi, kuri būs šodienas mūsu pārraidē. Triobet pulkstenis. Čīforeiz baļķa celšana. Siltums jums un līvu alus neši. Vieglākais no vieglākajiem vingrinājumiem – Viva Color krucifiks. Ūdensmeistars smagumu celšana. Un atšķirībā no pārējiem individuālajiem meistaru pārbaudījumiem būs Elsana Elvi kombinācija kopā, protams, noslēgumā ar akmeņu celšanu. Jā, dalībnieki ir noguruši iepriekšējā dienā Breiļos, viņiem bija individuālais posms un, protams, tās prasīja arī daudz spēka, bet viņi ir gatavi cīņai par titulu. Vienās sacensībās tiek noskaidrots un iegūts šis Latvijas spēkavīru pāru tituls. Nu ko, Agris Kazeļņiks pēc nelielas pauzes, ceļojot pa ārvalstīm, pa pasaules čempionātiem, ir atgriezies Latvijā. Būs arī lietuviešu duelis. Patiesībā ne duelis, bet duets, kurš sacentīsies ar mūsu spēkviriem. Tātad sacensības solās būt ļoti aizraujošs, ļoti interesants un pats galvenais, ka ļoti neprognozējamas. Jā, nu tiešām šās sacensības ir grūti prognozējams, jo nevaram saprast, kāda tad būs. Kurš tad būs uzvarējis? Nu, viens ir skaidrs. Galvenais tiesnesis ir tieši tāds pats, kā mūsu individuālais sacensībās Eduards Tarasovs. Nu, un mainnieki, potenciālie līderi, protams, Dainis Zāģeris un kopā ar mainnieku Māri Rozentālu. Un ļoti interesants pāris 2010. gada spēcīgākais cilvēks Ārtis Plīvda kopā ar Mareku Leiti. Jā, nu Mareks izcīnīja otro vietu šī gada čempionātā. Un divi brāļi. Ivāns Pārsteigums šī gada bronzas medaļas ieguvējs un kopā ar savu spēcīgo brāli. Nu ko, ķeramies klāt pirmajam vingrinājumam. Triobet pulkstenis uz rokām jānotur 300 kg smagu svīru. Un pa apli jārotē tā gluži tā kā pulkstenim. Skatīsimies, cik grādus tad pa abiem varēs uzrotēt pirmais pāris Māris Rozentāls un Dainis Zāģeris. Jā, nu uzreiz izloze ir bijusi nežēlīga. Viņiem ir jāuzsāk šīs sacensības Mārim kopā ar Daini. Atvaino. Kas negaršo Mārim Rozentālam? Ēdiens, kam beidzies derīguma termiņš. Jā, nu negaršo izrādās avokādu. Avokādu ir ļoti veselīgs auglis. Nu, nezinu kāpēc, bet Dainim Zāģerim nepatīk. Bet nu nav ko tiešām vairs daudz skatīties uz to, kas viņiem negaršo, bet ir jāskatās uz to, ko viņi var izdarīt šodien. Kuldīgas estrāde, pilna estrāde, skatītāji pārpildīta. Kuldīgas svētki ietvaros tiek svinēts arī šie svētki Latvijas čempionāts pāriem. Nu, protams, mežonīgs atbalsts ir mainniekam Mārim Rozentālam. Šis ir viņa viens no mīļākajiem vingrinājumiem. Viņš ir, varētu teikt, es domāju, spēcīgākais spēkavīrs tieši šajā vingrinājumā. Līdz ar to ir potenciāls, ka viņi varētu ļoti augstvērtīgu rezultātu jau uzreiz parādīt. Gan Māris kopā ar Daini. Tātad cik viens dalībnieks nones, otrs dalībnieks ķerās tajā pašā vietā, kur ir nolikts šis smagums un turpina. Un tiesnešiem ir tikai jāsaskaita kopā rezultāts. Nu, protams, ka tas ir grūti izdarāms, jo būs vairāki apļi nonesti. Un ko, nu, Dainim, protams, ir grūti. Viņš gan ir kurzemnieks. Nekur tālu, ja viņš nedzīvo, turpat no Tāls rajona viņš ir. Tā kā būtībā ļoti tuvu viņi ir dzimuši un auguši, un varbūt tāpēc arī viņi startē kopā vienā pārī
šīs dienas sacensībās. Nu, ko apmēram varat nojaust, ka viens aplis ir 360 grādi, ja nekļūdos, tad Māris Rozentāls nogāja divus aplis, kas varētu būt 720 grādi, un, jā, Dainis Zaļeris mazliet pieticīgāks rezultāts, bet kopsumā 1310 grādi. Paši varat sarēķināt, cik tas ir apļi. Jā, nu labs rezultāts, ļoti labs rezultāts. Pāriem dalībniekiem būs pagrūti pārspēt šo rezultātu. Nu, bet ir mums tādi cilvēki kā Alvidus Braģis, mūsu ciemiņš no Lietuvas, kam negaršo izrādās čipsi. Kā tas? Bet mīļākais vingrinājums, ieskatāties, pulkstenis. Viņš tiešām ir viens no pasaules spēcīgākajiem šajā vingrinājumā. Un Sauļus Brosokas iesauka Sauļuks un negaršo kāposti. Nu ko, nu paskatīsimies, vai viņš nav tiešām kaut kādus mūsu pašu kāpostus svētkos ar 10 ieturējies un kāds tad būs rezultāts. Jo tiešām Sauļus un Alvidas ir ļoti spēcīgi, un Alvidus vispār tiešām šajā vingrinājumā ir gandrīz nepārspējams visā pasaulē. Bet, lai gan viņš teica, ka sen nav darījis šo vingrinājumu, un, protams, kaut kāda atstāja arī tas, ka ir jādara vingrinājumu arī treniņos, ne tikai sacensībās. Nu, viņiem ir priekšrocība, viņi zina Māra un Daņa rezultātu. Nu, ko vēlreiz atgādinām, ka Māris un Dainis kopā uzrādīja 1310 grādus. Un tagad skatāmies, ko iespējas lietuviešu pāris. Nu, ko atšķirībā no pārējām individuālajām sacensībām jāsaka, ka kuldīgā laika apstākļi bija gandrīz ideāli spēkvīriem. Saule nekarsēja. Lietus mazliet pašās sacensību beigās tikai uzlīja. Nu, gaisa temperatūra, nu, paši redzat, ka spēkvīri pagaidām vēl nesvīst. Jā, nu jā, un ļoti labu rezultātu jau pirmajā disciplīnas daļā uzrādīja Alvidus, jo tas ir viņa mīļākais vingrinājums. Nu, un Sauļum atliek vienīgais atcerēties, cik tālu un cik apļus nonesa Māris ar Dainu. Un to, protams, viņi zina, un tā ir tā viņa priekšrocība, ka viņi startēja aiz viņiem. Un viņi var pārspēt. Arī jūs varat savos ekrānos dzirdēt, kā ir pieklusušas skatītāju tribīnes, un viņi saprot, ka Alvidus un Sauļus pārspēja Māri un Daini. 1490 grādi. Un kā nākamais pāris, nu jā, Latvijā spēcīgākie cilvēki. Mareks Leitis, pagājušā gada vai šī gada otrās vietas ieguvējs. Kas tad Mārekam negaršo Sēnes un Jūras vēl? Tas nu Divaini, dzimis pie Ventspilī un negaršo Jūras, bet redz, kur, piemēram, Šangals ēda visu. Nu, redzēsim, vai tās viņiem palīdzēs. Nu, viņi nav bijuši kādreiz ļoti izteikti tieši šajā vingrinājumā līderi Latvijas čempionāta posmos, bet viņiem ir priekšrocības. Viņi ir ļoti labā sportiskā formā, abi, un līdz ar to var cerēt arī uz labu rezultātu. Un, protams, ka viņi arī tiecās pēc šī titula, kas nav mazāk vērtīgs kā varbūt individuālais tituls. Latvijas čempions tu esi pāros. Nu, tā kā tas ir tituls, par ko ir vērts pacīnīties. Un arī viņiem vēl lielāka priekšrocība, jo viņi zina, ka ļoti labi speciālisti tieši šajā vingrinājumā ir tieši nostartējuši pirms viņiem. Un, ja viņi saņemsies, nu, pagaidām Mareks ir ļoti neapmierināts, viņš ir pārsteigts, varbūt nogurums no vakardienas. Nu, un Artim ir vēl grūtāk, jo viņš startēja savās mājās, uzvarēja Preļu posmu, un līdz ar to, protams, kad ir daudz spēka iztērējis. Un ar ko atbildēs Artis? Viņš zina, nu viņam vienam pašam gandrīz ir jāpārspēj šie abi ļoti spēcīgie pāri, Māris ar Daini un Sauļus ar Alvidu. Nu, ko ievērojot, ka Mareks Leitis nenonesa divus apļus, tātad nebija 720 grādi. Tas nozīmē, ka šo te tā kā starpību līdz 720 grādiem uz saviem pleciem, uz savām rokām būs jānes Artim Plivdam, ko viņš veiksmīgi arī dara un turpina darīt. Vēl uz priekšu, tātad tūlīt būs pārspēts vai patiesībā sasniegs lietuviešu rezultāts ir un vēl uz priekšu līdzutēji atbalstīti. Mūsu pāri uzstāda labāko rezultātu. Kurš izdomāja, kurš sāks pirmais? Un kāpēc tu to biji izdomājis? Artis stiprāks, viņam tālāk pusēja. Tālāk pusēja. Kad tu redzēji, cik daudz bija nonesis Mareks, un tu biji redzējis divas ļoti spēcīgas komandas startēja pirms jums. Kad tu uzsāki, tu ticēji, ka tu varēji pārspēt apsvīts? Grūti, bet ticēju. It kā iespējams ir, jo mēs divi tā strādājam un
Vajag sastrādāties, viss būs kārtībā. Nu, tieši tā sastrādojoties pagaidām ir uzstādījis labākais rezultāts. Oskars Brugmans, Māris Blomfelds 990 grādi. Jā, nu netiek ne tuvu pirmajiem 3 pāriem. Mareks Jākapsons, Rolands Fersters tikai 95 grādi apbrīnojumi. Tiešām šoks par tik mazu rezultātu. Jā, un arī brāļi Kazeļņiki neko labu neuzrāda pirmajā vingrinājumā, tikai 820 grādi. Jā, sākums ļoti intriģējošs. Kā tas viss noslēgsies, mēs pavisam drīz arī uzzināsim. Bet pirmajā vingrinājumā uzvar Artis Plīvda un Mareks Leitis. Un neskatīsimies vēlreiz šajos grados. Artis Plīvda un Mareks Leitis 1560 grādi. Lietuviešu kaimiņa mūsu duets 1490 grādi. Māris Rozantels, Dainis Zāģers 1310 grādi. Un pārējos jūs paši redzējām. Pēc pārtraukuma būsim atkal kopā ar jums. Raidījumu piedāvā Stipro skrējiens 2 un SMS kredīt LB. Raidījumu piedāvā Stipro skrējiens 2 un SMS kredīt LB. Un tā esam atgriezušies pēc reklāmas pauzes un atskatīsimies uz nākamajiem atlikušajiem vingrinājumiem. G4S baļķa celšanā. Siltums jums un līvu alus nēši. Nu, ļoti viegls, bet ļoti grūts vingrinājums Vigacolor Crucifix. Ūdensmeistars smagumu celšanā. Un kā punkts uz I arī pāru sacensībām būs Elsana Elvika kombinācija. Un lūk, nākamais vingrinājums mūsu šīs dienas sacensībās. 220 kg smags baļķis. Divatā jāpaceļ pēc iespējas vairāk reizes 75 sekundžu laikā. Un kā pirmais pāris startēs Mareks Jākapsons, kuram negaršo skābeņa zupa. Mareks, skābeņa zupa ir viena no garšīgākajām zupām. Bet, nu, neskatoties to, skatīsimies, kā viņam veiksies ar savu šīs dienas kompanjonu Rolandu Fersteru, atvainojiet. Un tātad, kuram negaršo treknēdieni. Nu jā, pareizi, ka negaršo, droši vien, ka pareizi. Nu, redzēsim, kā viņiem veiksies. Zupa un treknē ēdieni viņiem negaršo, bet varbūt viņiem garšo baļķis 220 kg. Ļoti grūts vingrinājums, jo jāizpilda ļoti sinhroni, vienlaicīgi jābūt sastrādājušiem. Nu, viņiem nebija daudz laika, lai to veiktu, un līdz ar to viņi sāk šo apgūt tehniku divatā celšanu šim milzīga garajam baļķim. Tepat uz vietas kuldīgas estrādē. Nu, pagaidām ļoti veiksmīgi ir uzsākuši šo disciplīnu. Gan Mareks, gan Rolands. Jā, nu, varbūt nedaudz viņiem tiešām stipri nepaveicās pirmajā vingrinājumā. Viņi tikai 95 grādus, tad būtībā pāris metrus varēja paiet ar šo pulksteni, un tagad viņi mēģina atgūt vai sasmelt izlieto ūdeni. Nu, jau 4 reizes viņi ir veiksmīgi tikuši galā ar šo baļķi, un tas tā liekas, ka kas tas ir 220 kg? 220 kg kādreiz ceļ arī viens pats sportists svarcelšanas sacensībās, bet ticiet man, ļoti grūti, ļoti grūti. Un viņi saka, ka nē. Vēl saka, Mareks saka, necel rokas gaisā. Ejam celt baļķi. Vēl baļķis jāceļ, vēl jāceļ baļķis. Samainījās ar šo. Tātad, nu, protams, un lūk, Mareka pieprasīti, tiek pacelt arī sastāreiz. Nu, ļoti veiksmīgs starts Rolandam un Marekam. 6 reizes tātad latiņa ir uzstādīta. Nu, skatīsimies, ko iespējas mums Agris Kazeļņiks. Jā, nu, cepus Prusakas droši vien, ka viņš kaut kur ne Latvijā reiz. Jā, es redzēju, kā viņi garšoja Dienvidkorejā, un kad metru viņš pagāja ar viņu rokā, bet nu, tas arī viss zirņu putra negaršo. Brālim Ivaram, nu, ko, jā, nu, dīvainas ir šīs lietas, kas viņiem negaršo, bet varētu būt viena no potenciālajiem līderiem tieši šajā vingrinājumā. Nu, jo sevišķi Agris ir ļoti spēcīgs šajā vingrinājumā. Nu ko, 220 kg, nu, kā jau tu teici, it kā sadalot uz 2, tas ir 110 kg uz katru spēka vīru, bet, nu, kā jau arī minēja, tad sinhroni ir jāceļ. Auguma parametri šiem spēka vīriem ir gandrīz līdzīgi. Nu, protams, ka Agris Kazeļņiks šajā vingrinājumā ir spēcīgāks par savu brāli, bet, nu, Ivars katrā ziņā nepadosies un turpinās kopā līdz ar viņu celt virs galvas šo te 200 kg, 220 kg smago G4S baļķi. 4 reizes jau ir uzcelt. Atgādinām, ka iepriekšējais pāris uzcēlis 6 reizes un acīm redzot, šīs pāris ir nobriedis uzlabot un vēl vairāk pārspēt šo rezultātu.
6 reizes ir uzcelts. Nu ko, vai būs vēl spēks? Galvenais, vai būs